Stādīšana. Pēc koku nociršanas cikls sākas no jauna. Mežs atjaunojas pats vai arī tiek stādīti jauni kociņi. Aizvien biežāk meža atjaunošanu veic cilvēki, to apzināti apstādot ar augstvērtīgu stādāmo materiālu. Valsts mežu apsaimniekotājs akciju sabiedrība Latvijas valsts meži ievieš jaunas tehnoloģijas, lai nākotnē audzētu arvien modernāku un ražīgāku stādu produkciju. Aizvien lielāku nozīmi tam, lai meži tiktu atjaunoti kvalitatīvi, pievērš arī privāto mežu īpašnieki. Kvalitatīva stādāmā materiāla izmantošana un augsta līmeņa meža saimniecība nodrošina, ka varam iegūt vairāk koksnes īsākā laikā. Piemēram, Latvijā nu pat uzsākta hibrīda apses komerciālā ražošana. Tās stādi, kuru selekcija veikta zinātnisko darbu laboratorijās, ļauj iegūt koksnes ražu jau pēc 25–30 gadiem. Kopšana. Tomēr visas lielākās rūpes un atbildība pēc meža iestādīšanas tikai sākas. Vislielākais koksnes pieaugums un augstākas kvalitātes koki būs mežā, kur veikta mērķtiecīga un pārdomāta saimnieciskā darbība. Tālāk mežkopji rūpējas par jaunaudžu kopšanu un retināšanu, izmantojot vismodernākās meža mašīnas, kas ļauj veikt darbu selektīvi un ar lielu precizitāti. Mūsdienās meža speciālisti aizvien vairāk mežā dodas džipā, kas aprīkots ar globālās pozicionēšanas sistēmu GPS. Darbs mežā ir atbildīgs un prasa nevien daudz zināšanu, bet arī māku strādāt ar modernākajām tehnoloģijām. Jaunieviestā meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma jau pirms došanās mežā vēsta par iespējamām darbībām, kas mežā veiktas.